Sveiciens visiem! Šobrīd es atrodos Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, un šodien man būs tā lieliskā iespēja noskaidrot, kāds klimats ir šobrīd un kāds tas solis būt nākotnē. Čau! Čau! Tātad tu šeit strādā. Kādi ir tavi darba pienākumi? Es analizēju datus un pētu klimatu. Un kāpēc tu izvēlējies tieši šo darba vietu kā savējo? Jo tas apvieno divas manas intereses. Jo sākotnēji es izmācījos par biologu, tur es iegūstu zināšanas par dabu, par vidi. Un tagad es mācos par programmētāju, un tur es iegūstu zināšanas, kas palīdz analizēt lielo datu apjomu, un to visu apvienojot, sanāk datu analītiķis. Kā klimata pārmaiņas jau ietekmē Latviju? Klimata pārmaiņas ir notikušas vienmēr, bet svarīgi ir tas, ka kopš industriālā perioda tās notiek daudz straujāk un ievērojamāk. Klimatā mēs skatāmies 30 gadu periodus, lai būtu pret ko salīdzināt, un references periods ir no 1961. līdz 1990. gadam. Un salīdzinot ar šo periodu, kad bija šī vidējā temperatūra un kāda tā ir tagad, tā jau ir palielinājusies par 1,2 grādiem. Un tāpat ir arī ar nokrišņu daudzumu, arī tas palielinās. Ir svarīgi arī tas, ka nav tikai šī nokrišņu daudzuma palielināšanās, bet arī tas, ka ir lielākas tās galējības. Piemēram, ir daudz garāki šie sausuma periodi. Piemēram, var palielināties meža ugunsgrēku skaits. Bet ir arī daudz garāki šie intensīvo nokrišņu periodi, kas atkal rada plūdus. Visi noteikti atceramies, kā bija vasarā. Tas bija jūlija beigās, kad bija ekstremālie nokrišņi un vētra. Atceramies, kā Jūrmalā tika nogāzti koki ļoti daudz. Un internetā pilns bija ar video, kur cilvēki peld pa ielām, jo vienkārši tādi plūdi. Tas viss ir klimata pārmaiņu ietekmē šīs ekstremālās dabas parādības, un tās varam gaidīt arvien vairāk nākotnē. Kāda tad izskatās un solās būt nākotne? Principā jau viss ir atkarīgs no mums pašiem. Bet jā, klimatā mēs skatāmies uz šiem scenārijiem, kā no dažādu faktoru ietekmes varētu būt tās izmaiņas. Un šobrīd mēs skatāmies tādus 3 scenārijus, kas ir vai nu būs nelielas, vidējas vai būtiskas šīs pārmaiņas. Un attiecīgi atkarībā no šī scenārija, tad cik lielas būs tās pārmaiņas. Temperatūra jebkurā gadījumā pieaugs, tāda ir tā prognoze, bet atšķirība ir tāda, cik daudz. Piemēram, pie būtiskajām pārmaiņām ziemās šī vidējā temperatūra vispār būs tikai pozitīva. Tad nebūs vispār negatīva temperatūra. Arī nokrišņu daudzums pieaugs un palielināsies sausuma periodi, tāpat kā palielināsies intensīvu nokrišņu daudzuma periodi. Sniega sēga attiecīgi arī samazināsies, kas ir likumsakarīgi. Kas līdz šim nav vēl novērots, ir jūras līmeņa paaugstināšanās, bet arī tas ir prognozēts, ka tas paaugstināsies. Dācē ar Eliju man bija saruna par to, kāda tad solās būt nākotne, bet man jautājums tev, kas vispār ir klimata neutralitāte un vai mēs virzamies uz kaut ko tādu? Principā klimata neutralitāte iet uz to, ka mums samazinās šīs siltumnīca efekta gāzes, mēs paliekam vidēji un klimatam draudzīgāki, jo Elija arī minēja par dažādiem šiem scenārijiem, un principā šie scenāriji arī balstās uz to, kādas tad būs siltumnīca efekta gāzu izplūdes un arī mūsu cilvēku darbība, bet tad galvenā ir šī bilance, kas rodas no siltumnīca efekta gāzēm. Un tad klimata neutralitāte ir par to, lai mēs ejam uz tām mazākajām klimata pārmaiņām, lai šī ziema tomēr būtu sniegota Latvijā, lai mēs ietu šo mazo klimata pārmaiņu virzienā, lai mēs pietuvotos drīzāk šiem scenārijiem, nevis virzītos uz šiem būtiskajiem. Bet, jā, ja mums nebūs šīs klimata neutralitātes, tad domāt par mazām klimata pārmaiņām ir diezgan tā utopiski. Bet kāds ir tās tendences? Latvija tomēr iet uz to klimata neutralitāti vai tomēr mums vēl tur daudz jāpiestrādā? Mums, protams, ir daudz vēl darba priekšā, bet mēs vairāk un vairāk virzamies šajā virzienā. Un tieši arī salīdzinoši jauna. Mums ir šī klimata un enerģētikas ministrija, kas ir diezgan aktīvi darbojās tieši šajos jautājumos. Un ir arī šis jaunais klimata likums, kurā ir daudz un dikti aprakstīts tas, kurām jomām kā vajag tieši virzīties šajā visā, jo mūsu Latvijas mērķis ir līdz šī gadsimta vidum sasniegt šo klimata neutralitāti. Tādā veidā arī mēs reiz akceptēsim un piepildīsim visu mūsu valsts noteiktās prasības, tā teikt, jo mēs esam gan ANO, gan mums ir šis Parīzes nolīgums, kuru mēs esam parakstījuši, un visas starptautiskās organizācijas arī mums, tā teikt, spiež uz to, ka mums vajag sasniegt šo klimata neutralitāti, un mēs arī tur virzamies. Varbūt tu vari iedot kaut kādus tips vai ieteikumus, kā sabiedrība var iesaistīties klimata pārmaiņu mazināšanā? Ja mēs runājam par tādu vidēji klimatam draudzīgu cilvēku, tad nebraucam viens pats automašīnā uz darbu, bet iekāpjam sabiedriskajā
sabiedriskajā transportā, vai cenšamies ēst vairāk Latvijas ražotus produkciju, nevis to, kas tiek transportēta no sazin kurienes. Vairāk varbūt ēdam dažādus augļus, dārzeņus, gaļa. Mums cilvēkiem Latvijā dikti garšo, man pašai arī garšo, bet varbūt reizēm mēs to ēdam tik daudz, ka tas vairs pat mūsu ķermenim nav nepieciešams tik daudz, tā kā varbūt samazināt arī gaļas patēriņu. Un ir daudz šīs mazās niansītes. Protams, ja es viena pati tagad neēdīšu gaļu un braukšu ar sabiedrisko transportu, tas nenozīmē, ka uzreiz klimata pārmaiņas samazināsim un mēs būsim tajās mazajās klimata pārmaiņās, bet mēs katrs esam šīs te pasaules cilvēks, un ja mēs katrs tā sadarbosimies, tad ir cerības uz pozitīvu nākotni. Tu jau minēji par Latvijas lomu starptautiskajā sadarbībā klimata jautājumos, un varbūt var vairāk precizēt, kāda ir tieši tā Latvijas loma, ko mēs darām, lai uzlabotu šo situāciju. Klimata pētniecības komūna, ja tā var teikt, šie zinātnieku kopums ir ļoti milzīgs, un mēs sadarbojamies gan šajā te politiskajā virzienā, kas tika iepriekš minēts, bet es pati vairāk esmu klimata pētnieks, datu analītiķis, līdzīgi kā Elija, skatos pagātni, pētu nākotni, un tad mums ir savas tādas apvienības, kurās mēs ņemam dalību, jo pēc tam, balstoties uz mūsu gūtajiem rezultātiem par to, kas bijis un kā būs, arī tiek ieviesti šie likumi, uz kuriem tad arī viss šie Parīzes nolīgums, un tas viss, protams, tiek balstīts uz reāliem zinātnes datiem. Un tad mēs esam tāds viens no lielajiem stūrakmeņiem konvencija IPCC, kas ir klimata pārmaiņu starpvaldību padome, kas ir tā, kas galvenā apvieno dažādu jomu zinātniekus, lai izstrādātu šos klimata modeļus. Un pēc tam ārpus vēl tādām lielajām mums ir arī tādas nelielākas organizācijas, kurās mēs darbojamies, arī tādas Eiropas līmeņa, kur tiekās klimata zinātnieki katru gadu un spriež par to, kas ir jaunumi, jaunākās metodas, jaunākās tehnoloģijas, kā arī novērojumi, varbūt kādi ekstrēmi. Tāpat mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Skandināvijas valstīm, tāds Skandināvijas bloks, kurā mēs sekojam, kādi ir arī jaunākie pētījumi. Datu apjoms mums ir ļoti liels, ņemot vērā, ka mūsdienās ir ne tikai novērojumi, kā varbūt kādreiz termometrs aiz loga, tad mūsdienās mēs izmantojam arī satelīta datus, dažādus vēl citus trešo pušu datus, tad datu apjoms pieaug un kā šos datus apstrādāt, kā tos izmantot, tā lai pēc tam mēs varam pēc iespējas cilvēcīgākā valodā tos nodot tālāk gan sabiedrībai, gan arī šiem pašiem politikas veidotājiem. Tad mēs visi cenšamies tā kopīgi virzīties, kopīgi saprast, jo klimats un klimata pārmaiņas un meteoroloģija tas nav tā, ka tikai Latvijas robežās un ārpus Latvijas tur tāda svītra, sāks kaut kas pavisam cits. Mēs tomēr visi esam kopīgs kopums un tāpēc ir ļoti būtiski runāt ar kolēģiem ārpus Latvijas un mēs to aktīvi darām gan zinātnes kontekstā, gan arī politikas kontekstā. Tas viss ir tā miedarbojoties vienam ar otru. Dzirdot šo visu, ko tu stāsti, man liekas tāds tiešām interesants un aizraujošs darbs, jo vienmēr mums būs aktuāli laika apstākļi, vienmēr mums interesēs, kas tur aiz tā loga ārpusē darīsies. Tā kā tiešām liekas interesanti. Šis darbs ir interesants vispār? Darbs ir ļoti interesants, nekad nav rutīna, jo laika apstākļi katru dienu ir citādi. Visi, kuri vēlas kaut ko no šiem visa, es iesaku apdomāt iespēju virzīties šajā jomā un darboties, jo tas paliek aizvien arī aktuālāk un būs nepieciešama aizvien vairāk zinātnieki, pētnieki, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Super, milzīgs paldies, bija tiešām ļoti, ļoti interesanti un izglītojoši. Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku. Mākslīgais intelekts tas ir par un ap cilvēku produktivitāti, ja, un kam tiek veltīts laiks. Un iespējams, mākslīgais intelekts būs tas, kas ļaus mums no vienas puses izbrīvēt laiku, tieši pievērst uzmanību tām lietām, kam līdz šim nav bijis pietiekama uzmanība, un droši vien ilgtspējas jautājumi varētu būt viena no tiem, bet otrs varētu būt arī, ka mākslīgais intelekts palīdz atrast risinājumu šķietami neatrisināmās dilemmās, bet iespējams mākslīgais intelekts spēs piedāvāt pareizo līdzsvaru un pasaule iegūs lielāku produktivitāti, cilvēks iegūs lielāku labklājību, vienlaikus atgūstot acīm redzam pazaudēto līdzsvaru ar zemeslodi. Šī līdzsvara zušanas viens no galvenajiem, varbūt pat cēloņiem, ir mūsu uzvedība un lietas, par kurām mēs aizdomājamies, vai pareizāk sakot, neaizdomājamies. Un mākslīgais intelekts varētu būt tas pamudinātājs, kas mums saka, ja darīsim šādi, tad dzīvosim labāk. Un atkal, varbūt mēs pat šādu rīcību palūdzam mākslīgam intelektam automatizēt. Pievēršoties finanšu jomai, protams, līdz šim mākslīgo intelektu mēs vairāk izmantojam tādās lietās, ko klients ikdienā varbūt mazāk redz. Jau
vairākus gadus ļoti daudz finanšu iestāžu apkalpošanas instrumentārijā ietilpst arī dažādi šie sarunu boti. Tieši radošā mākslīgā intelekta rīku attīstība, protams, atver durvis kaut vai šajā jomā, tiešā klientu konsultēšanā, atbilžu sniegšanā uz visdažādākajiem jautājumiem. Un, protams, varētu šķist, ka tas ir izmaksu jautājums, bet īstenībā mūsdienās tas pat ir vairāk klientu pieredzes jautājums, jo skaidrs, ka klienti ir pieraduši pakalpojumu saņemt digitāli, skaidrs, ka klientiem šis iespējamais gaidīšanas laiks līdz atbildēji tuvojās nulei, un tāpēc, ja rodās kaut vai diezgan vienkārši jautājums un ir jāgaida rindā uz cilvēku, kas sniedz atbildi, protams, tas neuzlabo apkalpošanas pieredzi. Visdrīzāk mākslīgā intelekta plaša ienākšana jau mūsu katra ikdienā, tā ir neizbēgama. Tāpat kā savulaik ienāca datori, mobilie tālruņi vispār, un šķietami sākumā ir bailes, bet pēc tam tas kļūst par mūsu ikdienu. Otrā lieta droši vien nav jābaidās no mākslīgā intelekta kā cilvēku aizstājēji. Varbūt pat tas vārds mākslīgais ir tas biedējošais. Šajā ziņā es pats sevi mierinu ar domu, ka labāk domājam par šo radīto intelektu nevis kā mākslīgo, bet kā papildinošo. Un, kā es esmu dzirdējis, tad mākslīgais intelekts pats par sevi nevienu no mums neaizstās. Bet ir jāsaprot, ka ja mēs šīs lietas neapgūsim, tad mūs aizstās cilvēki, kas būs šīs lietas apgūši. Tieši tāpat kā apgūši prasmes darboties ar datoru vai savā laikā lasīt prasmes. Ar laiku droši vien kļūs par tādu izglītotības sastāvdaļu. Vai Latvijā ir gaisa piesārņojuma problēmas? To mēs centīsimies šodien noskaidrot kopā ar pētnieci Jovitu. Čau, Jovita! Čau! Uzreiz jautāšu, kāds tad Latvijā ir gaiss? Kopumā Latvijā ir ļoti labs gaiss, izņemot dažas pārsniegšanas iespējas Rīgā, vai kaut kur ārpusē mums ir kāds ugunsgrēks liels mežu, vai tepat Latvijā ir bijuši purvu ugunsgrēki, un tad ir novērojams mažo daļiņu liels piesārņojums. Un kāpēc vispār būtu nepieciešams pētīt gaisa kvalitāti? Kāpēc tas ir svarīgi? Jāpēta ir mums visiem, tāpēc, ka mēs gribam zināt, kādā vidē mēs dzīvojam, kādu gaisu elpo mēs paši, kādu bērni, kādu grūtnieci vai veci cilvēki, jo viņus īpaši ietekmē slikta gaisa kvalitāte. Bet attīstoties, pieņemsim, dažādām tehnoloģijām, un bieži vien arī mums parādās arvien vairāk šie skursteņi tādā gadu laikā, labāks kļūst gaiss vai tieši pretēji ir kļūst sliktāks gaiss Latvijā? Ja mēs runājam par rūpnīcu skursteņiem, tad no tiem mums būtu vismazāk jāuztraucās. Tiešām? Jo mūsdienās tehnoloģijas ir tik labi attīstītas, kad ir rūpnīcām ļoti precīzi filtri un tās normas, ko viņi nedrīkst pārsniegt. Vairāk jāuztraucās, ko es daru savā privātmājā. Labi. Un ko nedrīkst kaimiņš darīt, un ko nedrīkst darīt? Nedrīkst kaut ko dedzināt, kaut ko, kas ir... Nedrīkst dedzināt to, kas būtu jāliek mums atsevišķās urnās, piemēram, plasmas pudeles, gumijas zābaki vecie, un tas ir tas, no kā jābaidās. Jāskatās, ko pats dara un ko kaimiņš dažkārt dara savā sētā. Protams, arī transports, tas ir pilsētā galvenais, un privātmājas sektors. Tas ir tas, jo uzņēmumi ir ļoti, ļoti kontrolēti no dažādām iestādēm, un no viņiem nav jābaidās. Jovit, manās rokās ir tev sagatavotie žagariņi, un patiesībā, cik es saprotu, pēc šiem žagariņiem var pateikt to, kāds ir gaisa piesārņojums. Pareizi? Jā, tā būs pareizi. Šie kociņu žagariņi ir savākti nedaudz ārpus Jelgavas, tā, lai viņi ir maksimāli tuvu dabiskajai videi vākti. Tad tur ir 2 ķērpi, bārdas ķērpis, tāds ļoti bārdains arī. Tas norāda uz ļoti labu gaisa kvalitāti pilsētā. Šeit ir redzams ķērpis hipogimnijfidozis, kas ir ķērpis kā indikators labai gaisa kvalitātei pilsētā. Šī ir viena metode, pēc žagariņiem noteikti. Varbūt tā var pastāstīt par citām efektīvām metodēm, pēc kurām mēs varam tad skatīties, kāds ir gaiss konkrētajā vidē. Vēl runājot par šādām metodēm, kur tiek izmantot dabas materiāli, tā ir ķērpju skaitīšana uz kokiem. Mēs noliekam tādus kvadrātiņus un varam saskaitīt, cik daudz ķērpju sugas mēs varam redzēt. Un ja ir daudz tās ķērpju sugas, tad ko tas nozīmē? Ja ir līdz 4 ķērpju sugām, tad gaisa kvalitāte ir zema. Ja ir no 4 līdz 11, tad jau ir daudz labāk. Un ja ir vēl vairāk, tad ir ļoti laba gaisa kvalitāte pilsētā. Vēl ir sniega paraugu ievākšana.
Tagad gan mēs to nevaram izdarīt, bet ziemas laikā to dara. Savācot sniega paraugus, mēs redzam, kāds ir īslaicīgais piesārņojums, jo sniega pārsla ir ar ļoti lielu virsmas laukumu, ko mēs varbūt tā neaizdomājamies. Un sniegam sniegot, tas savāc visu atmosfērā sakrājušos putekļus, putekļu daļiņas, un tas nogulsnējas. Mēs atrodamies ārkārtīgi foršā vietā, pašā Jelgavas pilsētas centra parkā. Vai šeit, atrodoties parkā, mums arī ir iespēja noteikt, kāds tad ir gaiss? Jā, mēs varam arī parkā noteikt, kāda ir gaisa kvalitāte pēc ļoti daudz un dažādām metodēm. Mēs varam iet viņus arī pamēģināt. Ok, es ļoti gribu izmēģināt. Dodamies? Dodamies. Jā. Nu tad tā, vai šis ķērpis varētu būt hipogimniefidozis? Skatāmies, vai mēs redzam tādus pūslīšus. Īsti nē, viņš ir pārāk pieaudzis pie koka. Bet ļoti, ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgs, bet šis ķērpis arī norāda uz labu gaisa kvalitāti. Super. Tas ir ķērpis Hantāria pariata. Ķērpis, kurš dzīvo vispiesārņotākajā vidē. Viņš spēj izturēt ļoti lielas piesārņojuma koncentrācijas. Un tāpēc tas, ko mēs visbiežāk arī redzam pilsētās. Tev jāmēģina ievākt ķērpis, nenoņemot mizu. Ārprāt, cik tas sarežģīti tagad? Man vajadzēs vismaz 2 gramus. Ko? Slīt mēģināšu. Labi, un tad es savācu šo te, un kas notiek tālāk ar šo? Savāc rekur paraugu, un šo paraugu mēs nogādājam uz laboratoriju, kur ar speciālu iekārtu nosaka, kādi smagie metāli ir ķērpī. Ķērpis barojās no apkārtējās vides nokrišņiem, gaisa, un tajā kaitā tie ir smagie metāli, kas mums ir apkārt. Un viņš ļoti labi parāda mums, kāds ir ilglaicīgais piesārņojums. Nu tad paldies, ķērpi ir savākti, tad ķērpus mēs vedam tālāk uz laboratoriju, un tur tad tiek veikti visi nepieciešami eksperimenti. Veicam analīzes, lai noteikti, kas ķērpī iekšā. Gribu apskatīties, cik daudz ķērpus es atradīšu uz egles. Laikam tev aizmirst pateikt, uz egles ķērpus nemīl dzīvot, ķērpim vajag lapu koku, viņi nedzīvo uz skujkokiem. Tā. Esam pie mūsu eksperimentu objektu, lūdzu. Tad es ņemu šo te kociņu. Jā, un mēs viņu implantējam. Piesienam viņu pie zara un katru mēnesi skatāmies, kā viņš šeit dzīvo. Ja gaisa kvalitāte būs slikta, tad viņš mums ar laiku paliks brūns un nokritīs no šī zariņa. Un ja gaisa kvalitāte būs viss kārtībā, tad viņš tā arī stāvēs. Jā. Tad tu paliec par atbildīgo, pēti gaisa kvalitāti Jelgavā, vēro katru mēnesi, kā ķērpis aug un attīstās, un lai tev izdodās. Pagad katru mēnesi? Tad man jāpaliek šeit un jāgaida. Jā. Nu tad aiziet, sākam. Tiekamies pēc gada! Gatavo zaļi sadarbībā ar Krodziņu pie brāļa. Mīļie skatītāji, ir perfekts laiks, lai dotos ārā pie dabas, un šodien mēs ar Dainu esam brīnišķīgi skaistā vietā, lai kaut ko īpašu svētkiem pagatavotu. Un kas ir tā lieta, ko mēs šodien gatavosim? Šī lieta būs, kas dabai tieši sadarās. Tas ir ugunskurs, Jā. Un sekojuši vārīsim zupu. Nu tad aiziet, sākam, vai ne? Sākumā ņemsim kartupelīšus, sagriezīsim vienkārši kubiciņos. Tālāk ņemam sīpols, sīpoliņu, arī tāpat paņem uz pusītēm un nelielos tādu kā kubiciņos sagriežam. Tagad ņemsim marinēto gurķi. Un tagad mēs ņemsimies pie gaļas produktiņiem. Piemēram, pusi no šitā te es sev iedošu, pusi tev, pusi man. Un neatņemams sastāvdaļā. Desiņas. Desiņas, mednieku desiņas. Tos var vienkārši riņķīšos sagriezt. Tā, katliņā ieliksim linsēku leļu un lies. Opā, ir.
lai tas viss nepiedeg. Visu maisīsim. Ir. Un nākamā fāzīte mēs liksim klāt tomātu mērci. Pusburciņu ielēju vienkārši iekšā un tad atkal apmaisīsim. Un lai mazliet pats viss. Pieliksim tā lipīpariņus. Un tagad es piegriezīšu arī klāto vēl burkāniņu. Pievienojam burkāniņu vēl klāt. Lai top! Tadā! Zupa ir gatava! Kas vēl pietrūkst? Zaļumi, kurus mēs sagriezīsim lociņi, petersīļi, pēc tam vēl citronu suliņi iespiedīsim iekšā. Sākam griezt lociņus. Sagriežam petersīļus. Un atkal visu paņemam pārmaisam. Pārmaisīts ir. Tātad pats pēdējais, kas mums vajadzīgs, ir citrons. Iedur iekšā. Un šī tā te spiežam citronu suliņā ārā. Jā. Ļoti jauki. Gatavs. Tā. Un tagad mēs visu to ieliesim zupiņu. Nu tad, priekā, lai labi garšo. Un jums, mīļie skatītāji, priecīgus svētkus un baudam brīnišķīgo dabu. Aiziet! Kas var būt labāks par šo?